Un Dievs neatstāja šo situāciju tik bēdīgi, kā viņi ir. Bet Dievs aktīvi iesaistās. Viņš nav pasīvs, Dievs ir aktīvs. Un Pāvils raksta romiešiem 3. nodaļā šādu. Dieva taisnīgums dots ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem pietrūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos attaisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu, jeb dārgu atpirkšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, ir nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnīgumu. Jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnīgumu. Citiem vārdiem, Pāvils saka, lai atrisinātu šo situāciju, Dievs sūta savu dēlu, lai viņš atrisinātu šo situāciju. Mēs zinām, ka centrālais notikums ir krusta nāve un augšām celšanās. Ja? Un tam ir pierādījumi vēsturiski, ka tas tā ir noticis. Jautājums tad būtu tāds, bet vai Dievs nevar savādāk to izdarīt? Kāpēc ir jāsūt savus dēls un pat tik tālu, ka ir krusta nāve? Ciešanas un krusta nāve. Vai tad nevar piedot, ja mēs esam kļūdījušies, piedot savādāk? Vai tad nevar? Ja? Jo es runāju no vispārējās kultūras skatu punktu un saku, bet tas taču ir muļķīgi. Ja viņš ir Dievs, vai tad viņš nevar savādāk? Parasti, ļoti bieži kristieši saka, jā, un es piekrītu, tā ir taisnība. Motivācija, kāpēc Dievs to darīja, bija mīlestība uz mums. Viņš tik ļoti mīlēja mūs, ka viņš sūtīja savu dēlu nāvē. Bet Pāvils šeit, ko mēs nu pat lasījām, uzsver vēl vienu ļoti svarīgu akcentu. Viņš uzsver taisnīgumu. Dievs ir mīlestība, bet Dievs ir absolūti taisnīgs. Līdz ar to, lai reālu pārdarījumu izlīdzinātu, ir vajadzīgs reāla samaksa. Piemērs no ikdienas dzīves. Es pirms, kad mums bija iepriekšējā tikšanās, stāstīju par hipotētisku gadījumu, kad kādam draugam viens cilvēks iedod mašīnu, un kas ar to mašīnu notika, viņi bišķi saskādēti tiek. Man tagad ir reāls piemērs. Es protams, pēc tā savus uzrunas sapratu, es nevienam draugam mašīnu nedošu, ja kas, lai nenotika. Bet kā tu dēlam neiedos mašīnu? Okay? Ideja tāda, ja notiek skāde, nepietiek ar to, ka atnāk man un pasaka, Edijs, piedod tēti. Tā mašīna jāsalabo pareizi, lai viss atgrieztos normālā situācijā. Kā tas notiek? Vai nu es samaksāju, vai nu Edijs samaksā, vai mēs uz pusēm. Reāli mēs uz pusēm samaksājām. Skāde nebija liela, bet princips ir redzams. Lai skādi izlīdzinātu, ir reāli jāsamaksā. Grēks, viņš nav materiāli, kā saka, latos un santīmos aprēķināms, jo grēks ir pārkāpums pret taisnīgumu. Viņš ietver cerību zaudēšanu, reputācijas zaudēšanu, iespēju zaudēšanu, vēl kaut ko, bet tas vienmēr ir pārkāpums pret taisnību. Un tas jautājums ir tāds, kā tad Dievs var vienlaicīgi būdams taisnīgs, viņam ir jāsoda mani, cilvēkus, es ņemu mani, viņam man ir jāsoda. No otras puses, Dievs ir apsolījis, mēs jau runājam jau Abrahāma laikā, tie, kas uzticēsies viņam, neatkarīgi no citiem apstākļiem, būs taisni, būs attaisnoti. Kā Dievs var izpildīt šos abus solījumus un palikt taisnīgs? Ja? Varbūt jūs esat sportā dzirdējuši, kā jums gāja tai spēlē, forši, draudzība uzvarēja. Tad ir labi.
Taisnība zaudēja, bet draudzība uzvarēja. Dievs nevar piedot mums grēkus kaut kā tāpat kā čomiem. Viņš ir taisnīgs Dievs. Un te pie krusta ir tas atrisinājums, ka vienlaicīgi par grēku tiek izpildīts nāves sods. Man par grēku pienācās nāves sods, jo es esmu Dievu, kas ir vislabākais, aizstums malā un ielicis kaut kādu savu izdomātu Dievu ar mazo burtu. Sods tiek izpildīts. Bet vienlaicīgi tiek izpildīts arī apsolījums, jo tāpēc, ka Jēzus saņem šo sodu, es varu saņemt viņa attaisnošanu, jeb viņa taisnību, jeb viņa pareizās attiecības ar tēvu. Notiek tā apmaiņa pie krusta. Tā arī tā evaņģēlija būtība. Ja? Kad Dievs taisnīgs būdams, taisnīgi attaisno netaisnīgo. Taisnīgs Dievs taisnīgi attaisno netaisnīgo. Un te ir tas paradoks, un tas ir tas krusts. Tas ir kāpēc krusts atrodas evaņģēlija centrā. Un schematiski arī ļoti vienkārši mēs varam uzzīmēt. Uzzīmēsim tā. Realitāte ir krustu vidū. Vidū ierakstīsim Jēzus, jo Jēzus ir tas, kas mīra pie krusta. Viņš ir ideālās attiecībās ar Dievu tēvu, viņš pats ir Dievs. Viņš ir ideāls cilvēks, un viņš dzīvoja realitātē visā, kas ir radītā. Un te ir tas paradoks, ka šādā veidā ienāk žēlastība, es pierakstīšu taisnīgums, un svarīgi priekš mums ienāk dzīvība. Ja šeit mēs redzam ir grēks un nāve, šeit ir žēlastība, taisnīgums un dzīvība, kas ir pilnīgs kontrasts. Okay. Labi, ja mēs zinām, ka tiešām tas ir reāls fakts, kas ir noticis vēsturē, Dievvvārds mums arī pasaka, ko tas nozīmē. Tad jautājums ir tāds, jā, 2000 gadu atpakaļ viņi piesit krustā par grēkiem, bet es šodien dzīvoju, kā tas attiecās uz mani? Jeb kā es to varu dabūt? Jā, tas notika, es ticu, Alvis izstāstīja, jā, Pāvila vēstules autentiski, iekšējie dokumenti, tur tas ir no paša sākuma. Ok, labi, no manis kas? Kas man tagad jādara? Un Pāvils saka, arī vēstule romiešiem, 3. nodaļa. Kāpēc Pāvils saka, ar ko viņš sludina evaņģēliju? Tāpēc, ka viņš saka, es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu, dārga atpirkšanu ikvienam, kas tic. Respektīvi, tas kritērijs ir, es tam ticu. Tas ir viss? Jā, tas ir viss. Es ticu pamatojoties uz faktiem, bet no manis ir prasība ticība. Dieva taisnīgums dots ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Viņu, jeb Jēzu, Dievs tiem, kas tic, ir nolicis par grēku izpircē viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Kā tas praktiski notiek? Tas praktiski notiek dažādi. Parasti cilvēki lūdz, ja, ir lūkšana. Te nav nekāda formula, man ir obligāti tā jārunā vai tā jārunā, bet lūkšanā mēs apliecinām, ka mēs tam ticam
un tad Dievs caur savu garu ienāk mūsu dzīvēs, un tas ir tas brīnums, kas notiek. Neviens nevar padarīt citu cilvēku ticību ar vienkārši kaut kādu cilvēcīgām lietām, to izdara Dievs. Mēs varam izstāstīt faktus, mēs varam parādīt, bet izmainīt cilvēku un pārvērst viņu par ticīgo Kristumu var tikai Dievs. To nevar neviens cilvēks.